If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Pārsvarā ir auskariņi, aproces. Jā, tā konkrēti ir tādā veidā. Bet ja tev būtu jānosaka kāds konkrēts stils, vai tu varētu ielikt savus darbus? Nē, vai varbūt tu esi izdomājis pats savu? Nē, man liekas, to parasti ir pārsteigums, ka kāds cits pasaka izskatās vien uz senlaicīgiem vai kaut kādu jūgendisku vai kaut kādu krievisku. Citreiz saka, ka tu nesaproti, kādā veidā tas ir, rodās. Pašam tu jau pats it kā skaties kaut kā no savas skatu punkta. Lūk, mans jaunizgudrojums, tas uztaisīšu tādas ar eņģītēm. Tas ir tāds gredzens, kas uz pirksts tad iet virsū šādā veidā. Un ir arī tādi, man viņš nav salikts kopā, bet viņi principā, ka varētu uz otru pusi un arī otrā pusē būt. Divi gredzeni, viņi tādi. Pārējais, tas sanāk, te ir visādi tāds izcels no kauliņiem, kad ir tāds, ķēde tā kā. Šeit no sāniem arī tā emalētā daļa. Šeit tā kā viena krāsa visur. Bet no kā tu iedvesmojies, piemēram, kāpēc tieši? Tas ir pats no sevīm vēl kērā lēnāk garāk, kā tur sanāk. Man liekas, drīzāk ir, jo vairāk strādāju, arī iedvesmu vairāk atnāk. Tad īstenībā, jo vairāk darot, tu vairāk var izdarīt. Vairāk es iekšā, jā. Tad nevar ņemt tādas radošās pauzes, tā kā varbūt. Tad jā, parasti pēc tādām lielākām pauzēm grūti. Ja sevišķi aizbrauc, kas varbūt citam palīdzētu, tad man būtu grūti kaut pēc tam. Bez maz tikpat ilgs laiks, cik tas bijis projām, tik jāatgriežās. Tā diezgan lēni strādāja tā, ka dažreiz grūti sagaidīt. Saka, kad būs? Jā, tur ir jāpienāk laikam arī. Kad tad būs tagad tā jaunā kolekcija? Man sanāk, man personāli izstādes ceru, ka es sataisīšu, tad būs tāda, gribējos kaut ko tādu jautrāku uztaisīt. Bišķi savādāk, kā bijis. Kur mans pirmais eksperiments, tas ir Lietušajos, kad es beidzu. Viņam bija Auskars, viņam nav kājiņa augšā, tas āķīts. Tāds bija. Tā īstenībā, es diezgan ātri atradu, kādā veidā es gribu strādāt. Kā tu cīnies, vai tu esi saskāries ar kaut kādu špikošanu? Man šito es stāstījuši, jā, ka ir darbi taisīti, kopijas, jā. Vai tu esi redzējis? Es nē, bet man ļoti interesējas redzēt. Viens pret vienu ir taisīti, jā. Pārsvarā tomēr gribu tieši konkrēti, ka viens darbs, kas zina, arī ir uztaisīts, jo viss tā arī to pa vienam. Varbūt ir kaut kas, tādas līdzības, bet principā pa vienam. Tas ir tāds zāģīts. Tad ar viņu tiek kaut kādas, vai klāksnītes tiek zāģētas. Izzāģēt. Ir arī tāds juvelieru vasks zaļš, no kura izgrebj formu. Pēc tam var izliet precīzi tieši tajā formā, kādā viņa sanāk, bet to es pats nedaru, tur es to dodu, kas tieši profesionāli ar to nodarbojās. Bet zobāršus arī var izmantot. Ir tāda, ir kaut kur. Tā citi sauc par dendrāriju, bet tur ir iekšā dažādas tās no vaska, kur ir tādas, noliksim te varētu. Tad te ir dažādas tās formiņas, kuras uztais, pēc tam var kaut ko tālāk taisīt. Tas ir tā kā, jā, tur, kur ir kaklarotām, jā, kaut kādas, vai te ir atkal aprocēm, jo tas vasks, tad tur jāgreb ārā, var kaut ko kausēt klāt. Tas ir vienkārši ūdens, un šeit ir tāds boraks, kur uzsilda, tas ir, lai lode labāk plūst. Tā viņu uzsilda, lai viņš izšķīst, viņš uzreiz, tas ir tas baltais pulvers, kas izskatās tik aizdomīgi. Es diezgan parasti daudz salieku, lai viņš vajag vienmērīgi uzkarsēt, lai nebūtu kaut kur pa karstu. Tur, kur ir siltāks, tur arī tā lode vairāk skrien.
Ne, viņš diezgan ātrs. Kādreiz bija pirksts tā pieraduši, ka es varēju ņemt arī sarkankarstu, jo nodeg virsējā daļa un viss. Citreiz jau gribās pat vispār nedot projām, bet to esmu no sevim izdziņas ārā. Tā ir bijis, ja? Sākumā es nevarēju vispār atdot prom. Bija tāda riktīta kā gabala no sevim. Tas ir tā kā bērnu bija izrādīt, jā. Tas bija. Tad arī, varbūt arī mazāk tos darbus taisīju un vairāk ar laiku ieguldīju. Bet tagad tā bišķiņ jau pierod, saprot, ka viņi dzīvo savu dzīvi un tu pie nākošiem ķeries.